Iepazīsti Sēlijas cilvēkus, novada vietas, seko līdzi aktualitātēm un stāstiem informatīvajā raidījumā Sēlija sēj. Klāt jauna diena, jauni notikumi, plāni, idejas. Te raidījums Sēlija sēj. Radio 1 ēterā, Jēkabpilī 107,0 FM, Preļu pusē 91,6 FM un internetā Radio 1 LV. Studijā es Māris Žigats. Šoreiz parunāsim par tīrāko, gaišāko un svētlaimīgāko lietu, kas mēdz būt. Pirtis. Nezināt jūs, ļautiņi, kādai pirtī garām gāju. Ādu pirts, spalvu jumts, Miķelītis kurināja, vecā Līze garu meta. Šodien runāsim ar diviem pirtniekiem, ar lielu stāžu, nopietni vīri, pirts noslēpumu zinātāji. Es ceru, ka vismaz neliels ieskats visā šī pirts pasaules padarīšanā mums būs. Tātad ārsts, psihoterapeits, pirtnieks, pirtskolas Lielzemenes īpašnieks Juris Baķņa. Labdien! Labdien! Un no Jēkabpils pirtnieks ar 15, 17 gadu stāžu Aigars Avotiņš. Labdien, Avotiņ, kungs! Labdien! Sāksim ar to pašu svarīgāko jautājumu. Pirts iedalās, cik es sapratu, cik es palasīju, cik es arī nedaudz painteresējos, iedalās tur tvaika pirts, tāda pirts, cik to pirts veidu īsti ir? Baķņas kungs, sāksim jums. Pirts veidi ir daudz un dažādi. Ja. Klasiskais dalījums ir sausās un karstās pirts, un tad ir mitrās un netik karstās. Pie sausēm un karstajām ilgas laiks mēs pieskaitījām somu saunu. Jā. Otrā galā tātad mitrās un netik karstās turku hamams. Ja somiem vēl netik sen bija vadlīnijās līdz pat 110 grādiem un tikai 10-15% mitrums, tad tagad arī viņi ir veikuši daudz zinātnisku pētījumu un nolaiduši temperatūru kaut kur 90 grādiem. Jau daudz tuvāk. Un mums ir mūsu mitrā pirts, latvieši vienmēr izvēlās. Slapjā pirts, ja? Slapjā mitrā, vienalga kā mēs. Slapjā drīzāk es teiktu, būs turku hamamā, jo tur ir tā mitruma daudz. Mēs esam pa vidu. Mums ir tātad temperatūras režīms ir 60 līdz 80 grādu un 30-45% mitrums. Skaitās veselīgais diapazons no 100 punktiem līdz 120 punktiem, tas veidojās no temperatūras un mitrums saliekot kopā. Teiksim, 60 grādi un 45% mitrums, tas ir 105 punkti. Zemāk pa 100 varētu būt pamaz, virs 120, tad jau sāks pārslodze un iespējamās problēmas ar veselību. Pirti var uzbūvēt jebkurš, vai tur tomēr ir jābūt lielam meistaram, lai uzbūvētu pirti? Vai pats vispār var uzbūvēt? Skatoties kaut kur internetā, kaut kādas pamācības, nopirkt veikalā grāmatu, izlasīt un uzbliest pirti. Var? Pie mums varbūt tomēr nav tik milzīgs tas tirgus, līdz ar to mums ir celtnieki, kas parasti nav pirtnieki, un ir pirtnieki, kas parasti nav celtnieki. Un tad ir ļoti reta kombinācija, bet tagad jau ir. Arī mūsu pirtskola ir beidzis viens ļoti talantīgs cilvēks, kas vienlaicīgi ir būvinženieris un arī pirtnieks. Līdz ar to viņam ir sajēga par abām lietām. Jo pirti būvē ne priekš tiem, kas iespirtī, bet īsta latviskā pirts ir priekš tā, kas tur strādās. Jo, ja es eju gandrīz katru dienu pirtī, tad tas klients pie manis atbrauc vai nu reiz nedēļā, vai reiz mēnesī, vai reiz pusgadā, vai reiz dzīvē. Un tātad, ja es tur esmu visu labi iekārtojis priekš sevis, tad viņam arī būs labi. Avotiņ kungs, jums ir divas pirtis, ja? Nav noslēpums. Viena ir atpūtas komplekss Sprīdīša un otra ir tā, ka kaut kur citur. Cik Jēkabpils pusē jums ir kaut kāda informācija, cik Jēkabpils pusē ir pirtis? Ir tāda informācija kaut kur? Pirtnieki, pirtis? Tur rudenī turisma informācijas centrs apkopošu informāciju. Tur kaut kur pie 10 piedāvājumiem vismaz ir. Tur labi, visi nav ar pirtnieku, bet piedāvājums ir. Jā. Un tieši pirtnieki? Man tāda stacija, ka nebūs, bet es pieļauju, ka uz 6 pirtniekus mēs pa novadu varam atrast noteikti. Baķņas kungs, vai, lai kļūt par pirtnieku, ir vajadzīgs dokuments savādāk? Es nekādīgi nevaru nevienu nopērt, kā teikt, kā ir ar šīm lietām? Jūs zināt, jums ir skola, tad jūs zināt, kā tas notiek. Realitātē mums ir profesija.
415 atsevišķā grupa, kur ir skaistumkopšanas speciālisti, tā kā diezgan dīvaini arī ar to, ka vīrieši nodarbojas ar dabīgo skaistumkopšanu. Bet tātad, ja tu par savu pakalpojumu vēlies saņemt naudu, tad tev jābūt arī pretī kaut kādam izglītību apliecinošam dokumentam. Ja tā ir mājas pirts, mums arī tikko, starp citu, pie Baļot Cezara Jēkabpilī, netālu no Jēkabpils bija arī pirts ABC, 3 nodarbības tāda cilvēkiem, kam ir pirts, kuri tāda netaisās strādāt par profesionāliem pirtniekiem, mēs iedāvam pamatu, lai viņi varētu labāk iet pirtī. Mājas apstākļos. Jā, mājas apstākļos. Un tur ir arī tur īstenībā 2 certificēti mūsu skolas pirtnieki. Un tie nav vienīgie. Ne visi strādā, kas ir certificēti, un ne visi, kas strādā, ir certificēti. Bet, protams, ir likumdošana, un ja tu gribi strādāt legāli, ņemt par savu pakalpojumu naudu, tev ir jābūt arī kaut kādu tavu izglītību apliecinošam dokumentam. Uz doto brīdi pirmais līmenis, lai kļūtu par pirtnieku, ir jāmācās gads, pietiekoši intensīvi, ļoti daudz priekšmeti, fito, aromaterapija, masāža, pamats, stresa menedžments, kā veselību uzlabot. Cik bieži nedēļā tas aizņem laiku? Tātad brīvdienās 460 stundas pirmais līmenis ir, no tām klātienē nav jābūt visām, bet reizi nedēļā tam topošam pirtniekam jādarbojas pirtī. Pie mums, piemēram, viņi brauc reizi mēnesī uz pilnu dienu, kur ir teorētiskā daļa un pēc tam praktiskā lielā grupā, un tad vienu pēcpusdienu brauc mazās grupās 4 līdz 6 tādi topošie pirtnieki, un viņi praktizē viens uz otru. Un tad galā ir gan teorētiskais eksāmens, gan praktiskais eksāmens, gan arī jāizstāv nobeiguma darbs, noslēguma darbs. Tad, ja tas viss ir veikts, ir arī principā atskaita par to, ka cilvēks regulāri ir gājis pirtī un darījis to, ko viņš tajā mēnesī iemācās, tad pēc gada var iegūt jaunu profesiju, pirtnieks. Bet, protams, tas jau nav ceļa beigas, tas ir tikai ceļa sākums. Tālāk ir pirtsmeistars, tas ir 2. gads, kad mēs jau mācāmies visu par pirts rituāliem, sākot no jaundzimušu bērnu pirtīžām. Dzemdības mēs vairs pirtī nepieņemam. Es tieši gribēju taujāt par to. Nē. Man ir bijis tā, ka es esmu ārsts, un es esmu savulaik arī pieņēmis dzemdības, ir prasījuši, vai es saku, nē. Pie mums parādās 8. dienā, mums arī par to ar sievi ir mums vairāk kā 1000 maz bērniņi bijuši pa šiem daudzajiem gadiem, un mums ir grāmata par pirtīžām, tā kā mēs lielā mērā šo tradīciju arī kopā ar kolēģiem atjaunojām, viņi bija padomu laikos mazliet pazudusi. Bet, tad ir pirtsmeistars ir augstākais, vai vēl mēdz būt? Klasifikatārā nav, ir pirtnieks vai pirtsmeistars, bet realitātē jau tie, kas sāk arī strādāt kā meistari, viena lieta, kas mūsu profesijā nav sakārtot un kas visās palīdzošās profesijās ir sakārtots, es ceru, beidzot arī būs mums, tas ir, pirtniekiem pašlaik nav obligāts pašizpētes, jeb darbs ar sevi, un nav obligāts supervīzijas. Tātad, kad tu esi jauns pirtnieks iesācējs, tev ir diezgan daudz jautājumu, kad tu sāc strādāt, un tad ir labi griezties pie kāda pieredzējuša kolēģa, kuram ir attiecīgi arī zināšanas par to, kas ir vispār supervīzija, pāraudzība. Un neizbēgam, kad tu pienāc tik tuvu cilvēkam, kā man sen atpakaļ viena mana klienta pirtī teica, Juri, tu esi aiz vīri nākošais, ko es tik tuvu pielēžu. Tātad tā ir milzīga atbildība. Šodien, diemžēl, pirtniekiem nevienam neprasa nevienu stundu pašterapijas. Es to zinu kā psihoterapeits. Es, kad sēžu kabinetā, es pat klientiem nesarūkojos, un viņi zina, ka man sauc doktors Juris, un ka, teiksim, pirmdien 3 ir jānāk. Un viss. Pirtī viņi atbrauc pie manis, atbrauc uz manām mājām, principā. Viņi redz manu ģimeni, redz manas vērtības, redz manu latvisko vidi, un tomēr pirtī mēs pieskaramies viens otram. Jā. Avotiņkungs, Jēkabpils pusē, jūs arī apmācat jaunos pirtniekus, vai jūs tā kā vairāk pašmācības ceļā, kā jums tas ceļš ir novedis līdz pirtī? Man ceļš novedis uz pirtīm satiekoties ar cilvēkiem, kas ir izgājuši apmācības. Diezgan daudz ar viņiem kopā bijis, un tā es piekritīšu, ka tas pirtnieka stāsts nebeidzās tikai tad, kad tu esi dabūjis diplomu. Tā mācīšanās katru reizi, ka tu pirtī ir kaut kāda cita savu pieredze, ir kaut kāda aizbraucot semināru, ir kaut kādas citas idejas, un par to būvniecību piebilstot, tur ir tā, ka tu vari uzcelt pirti, bet pastrādājot, saprotot, to pirti tu pārbūvēs, lai kā gribētu savu melno pirti uzcelt perfektu, lai būtu ērti viņā strādāt. Tāpat man nācās lauvu augstumus pieregulēt un lauvu platumus saregulēt, un tā pārbūve notiek. Tas vesela zinātne, kā to visu salāgot, lai ir ērti un forši.
Bet par mācīšanos, jā, tie ir kaut kādi semināri, tie ir publiski iespēja arī pieteikties, paklausīties garajos Ziemassvakaros. Dažādi pirtnieki dalās ar savām pieredzēm, kaut ko no viņiem pamēģināt, ir iespēja kopā sabraukt ar vairākiem pirtniekiem vienkārši. Te jāmeklē kontakts ar jums. Iet pirtī un apmainīties tādā veidā, tagad iespēja izglītoties ir arī ārpus skolām. Cik bieži jūs ieteiktu iet pirtī? Parasts cilvēks, laba veselība, normāli, kā teikt, parasts cilvēks. Cik bieži būtu tas? Minimums, ko organisms prasa, tas reiz nedēļā. Ja nav ieiets reiz nedēļā pirtī, tad tas tā kā vajadzētu kaut ko domāt. Reiz nedēļā gribētu ieiet pirtī, jā. Jā, es arī piekritīšu no mums. Tad, kad mēs sākām dzīvot pēdējo 1000 gadus kristīgā tradīcijā, tā gāja sestdienās, un pēc tam nākošā diena gāja uz baznīcu. Mēs agrāk dzīvojām 9 dienu nedēļā, lai šiem vēl ir vecais nosaukums savaite, un tad gāja 2 reizes 9 dienu nedēļā. 5 dienas vakarā, jeb 4 dienu, un pussvētē, tas ir pēc mūsu tad būtu sestdiena, ja, tā kā pat 9 dienu laikā gāja 2 reizes. Bet es arī piekrītu, ka tagadējā realitātē, kur mēs dzīvojam tomēr pēc 7 dienām, no reizi nedēļā vajadzētu, jo pirts efekts apmēram 7-10 dienas turās. Un tātad, kad tas efekts jau sāk iet uz leju, tad ir ļoti labi, ka nākošais jau nāk klāt. Cilvēki, kas ir lasījuši tautas dziesmas, pasakas, tur pirts, tur veselības, tur kalve un tā tālāk, bet mēs zinām, ka ļoti daudziem cilvēkiem ar veselību ir tā, kā ir augstā asinsspiediena, ir cilvēki, kas nepanes karstumu, viņiem vismaz tā šķiet, ka viņi nepanes. Ko jūs ieteikt šiem cilvēkiem? Iet, bet nezinu, priekštālpā uzkavēties, vai vajag iet, vai tomēr vajag sakārtot veselību un tad iet uz pirti, vai tieši pirtī to veselību var sakārtot? Baķņas, ko jūs ieteikt? Tā tad ir dažādas pieredzes un dažāda pieeja. Es parasti pirtsskolā mācu tā, ka ar akūtām slimībām mēs pamatā neejam pirtī. Ar hroniskām kaitēm, kuras nav sācinājuma stadijā, tur Somiem ir tāds neparvēl teiciens, kurš var aiziet līdz pirtī, drīkst viņā arī iet. Bet, ja tā pavisam par nopietnu, tad tiešām viena no lietām mūsu medicīnas valodā to sauc par indikācijām, kad vajag un drīkst, un pat būtu ļoti ieteicams, un kontraindikācijas, kad nedrīkst. Un tāpat arī mēs runājam par hipertonisko slimību. Ja. Tad arī kādu laiku atpakaļ man bija iespēja lasīt lekciju hipertonijas biedrībā. Kas tas ir? Kur ir paaugstināts spiediens. Un cienījams profesors, šīs asociācijas vadītājs, teica, 95% cēloņu mēs vēl īsti nezinām. Bet tas ir arī interesanti, kā tas sakrīt, piemēram, ar to, kad ir tāda pētījuma par to, ka 90-95% slimību cēlons ir pārmērīgs stress. Un tā kā pirts ir viena no vietām, kas ļoti ātri un arī ļoti patīkami samazina tā saucamo distresu, kaitīgo stresu, tad, protams, un tur ir vajadzīga izglītība, tur ir vajadzīga zināšanas, tur ir vajadzīga pāraudzība, jo, protams, kā savulaik jau Hipokrāts 2500 gadus atpakaļ teica, ja tu nevari palīdzēt, tad vismaz nekaitē. Tagad tas ir palicis tikai nekaitēt. Bet pirms tam vispār viņš teica, ja tu nevari palīdzēt, tad vismaz nekaitē. Un tātad vajadzētu skaidri zināt, kur ir tavs kompetences robežas, ar ko tu vari strādāt un ar ko tev nevajag. Un tur jau tāpēc arī ir tā profesionālā regulācija, lai mēs, kamēr nekas nenotiek, tā tas arī mūsu valstī bieži vien ir, tikmēr viss ir ļoti labi. Un problēmas tiek risināts tad, ka kaut kas jau ir par vēlu, kad ir jau kaut kas noticis. Paldies Dievam, mums nav tā kā kādu laiku atpakaļ Somijā, piemēram, 12 līdz 15 cilvēki saunās agrāk bija milzīgais karstums miera, un arī bija tas briesmīgais pasaules čempionāts, kur 2010. gadā Krievu pirtnieks, tad pirtī gājējs, viņš nebija pirtnieks, pirtī gājējs nomira, un Soms bija reanimācijā. Tā kā pirts ir ļoti, ļoti jauka vieta, bet vienlaicīgi tas ir arī ļoti nopietni jāizturās, ļoti atbildīgi jāizturās. Avotiņa kungs, Jēkabpils pusē nāk pēc palīdzības uz pirti, lai savest kārtībā veselību. Ir jums pieredze tāda bijusi, ka saka, kaut kā vajag palīdziet man te noperiet vai kaut kā savādāk iemasējiet, lai es jūtos mundrāks, labāk. Ir tā, cilvēki nāk pēc palīdzības vai tomēr vienkārši nāk mazgāties vai izklaidēties? Nenosaukšu to par mazgāšanos, neizklaidi tā specifiski, lai nāktu pie mums ārstēt mugurkaulu liekais un vēl kaut ko. Nav šādu gadiem manā pieredzē bijis vairāk, tomēr nāk to izbaudīt šo procesu.
samazināt savu stresu, relaksēties un šo vairāk atpūtu uztvert, bet kurā gadījumā var veselību jāpieiet ļoti nopietni, jo es katru, kas nāk pie manis, pirms mēs ejam pirtī pārunājam šīs lietas un arī šie karstumi, cik mums ir karsts, cik mums ir mitrs, tas arī ir dažādas tehnikas, kā es ar saviem klientiem tad saprotu, cik mēs tad siltā pirtī iesim un kā mēs cik pērsimies. Baķņas kungs? Nu, tātad, ja mēs runājam par to likumisko regulāciju, tad pirtnieks nav ārstniecības persona. Un es, ko vienmēr saviem studentiem saku, mēs neārstējam slimības. Es kā ārsts to varu darīt. Es to varu darīt, teiksim, slimnīcā, es to varu darīt arī 19. gadsimta sākuma kronikās, tur bija rakstīts Pirts ir Latviešu zemnieku slimnīca. Tātad es varu to darīt, bet ja tu neesi ārstniecības persona, tu vispār nenodarbojies ar slimību ārstēšanu, bet ar ko mēs nodarbojamies pirtnieki, mēs atjaunojam un uzturam veselību, kas ir man tā daudz labāk. Ir uzturēt veselību, nevis ārstēt slimības. Jā. Raidījums Sēlija Sēja, Radio 1 ēterā, studijas Māris Žigats. Šodien runājamies par pirti, par pirtniekiem un kā pareizi pirtī iet plikam vai tomēr apakšveļā var iet meitenes kautrējās, ja tur ir arī vīrieši un tā tālāk. Pirtnieks vēl jau vairāk. Ko jūs ieteikt? Tomēr ģērbties plikam vai nē? Vai var apakšveļā arī iet? Kokvilnas. Nesintētiskajā. Es parasti saku tā, ka mums ir ļoti jārespektē ir viena emocija, kas ir klientam. Es vienmēr saku klientiem, man ir svarīgi, lai jūs jūtaties komfortabli. Reizēm es, ja jūtu, ka var pajokot, es saku, es varu arī nopērt kažoku, ja vajag, bet man jau vairāk patīk tā kā ar cilvēku. Un mammai vedarā mēs jau neviens neesam apģērbti. Un tur tā pamatīda ir kāda. Noteikti tas nebūs tāds viendaļīgs lielais sintētiskais peltkostīms. Nu jā, līdzi ir, piemēram, sieviete ir mēnešreiz, tad dabiski viņai būs kokvilns biksīts. Jā. Bet ja viņi grib saņemt pilnvērtīgu skrubinu, tad principā augšiņu tad var tur atslēgt uz brītiņu un tā. Bet es vienmēr uzsveru to, ka ja jūs jūties ērti, un man ir bijis tā, ka sākumā cilvēki nē, bet pēc tam paši sajūtu, jo ļoti jau ir, daudziem cilvēkiem ir traumatiska pieredze uz pieskārienu, ka tie bijuši sāpīgi vai arī seksuāli uzmācīgi. Un tāda, kad tu esi profesionāls, tad ir ļoti svarīgi, kā es parasti saku, mans acis jau redz, kas pie manis ir atbraucis, bet pirtnieki, es dalu pirtnieks divās grupās. Ir pirtnieki, kuriem rokas sāks no pleciem, un viņi ir slotiņu purinātāji, kā es saku. Un ir tie, kam sāks no sirds. Un tad, kad ja es redzu nevis to pieaugušo vīrieti, kuram ir panikas lēkme, bet es redzu to mazo puiku, kuram iekšā tā pieaugušā vīrieša iekšienē ir tā panika, kurš ar savām bērnības traumām nav ticis galā. Tad es mēģinu strādāt ar to, jeb ar to mazo meiteni, jeb ar to pusaugu meiteni, bet nevis ar to tikai. Un tad, ja tev izdod, tas jau ir tas profesionālisms. Es kā vīrietis, protams, redzu, vai man ir sieviete atbrauks, vai vīrietis atbrauc. Vai tas ir vecs vai ne, jauns, bet svarīgi ir, no kuras vietas tu strādā. Avotiņkungs, Jēkabpils pusē uz pirti nāk droši cilvēki vai kautrīgi? Kā ir? Nu, sēles pavisam pats par sevi tās nedaudz kautrīgs. Es teiktu, vairāk nāk tie, kas ir kautrīgi. Protams, jā, tas ir tāds darbs ar klientu, un tu saproti. Un, jā, ir klienti, kas izvēlas tomēr palikt biksītais vai savādāk. Bet tad, kad mums jāiet, piemēram, vasarā ir jāizbalda kāda procedūra dīķī, vēl kaut kur, tad, protams, ir ērtāk, ka tev ir. Vai mums ir Latvijā pirtnieces, meitenes, sievietes? Ir jums zinām kāda? Baķņas kungs, jūs pazīstat kādu? Jēkabpils pusē ir kāda? Avotiņkungs? Jā. Tuvu Jēkabpils pusē ir, jā, zinu vairākas. Ir. Mums pirtskolā pamatā tā interesanti novācās grupas puses vīrieši sievietes. Ir retas grupas, kur ir mazliet vairāk vīrieši, bet pirts vienmēr ir bijusi Mārs un Laimas Božņica, un agrāk tur izrādājas Zāļsievas sievietes. Agrāk tā bija vieta, kur strādāja sievietes, bet tā kā tas ir fiziski pietiekoši smags darbs,
Jo būt izteiktā karstumā un pēc tam iet kontrastā augstumā, tas īpaši nav tik... Pirtnieka darbs īstenībā nav ļoti veselīgs. Tā īstenībā kā darbs, tas ir viens no kaitīgākajiem. Bet, ja tev ir misijas apziņa, ka tu kalpo cilvēkam, tad tas mazliet pamainās un tad jau viss notiek. Vēl viens jautājums man interesē pašam. Es zinu, ka daži man draugi sataisījuši sev īpašumus, mājas sabūvējuši un visi lielās man ir pirts. Atbrauc pie manis uz pirti, aizbrauc pie viņa uz pirti. Izrādās, ka pirts ir vienkārši elektrību uzgriez, čik, iekšā un sēdi. Un Auskars man sakars tā, ka es nevaru roku pielikt pie auss, ja, un īsti ne tu sviedrējies, tur ar slotu tu nevari, jo viņi ir tā kā sausā, tā kā tur, kas šitie ir pa brīnumiem, tās elektriskās pirtis, viņas ir labas, sliktas, vaigi, nevajag, ko jūs teikt par to? Jāsaka tā, kad ilgus gadus jau, ja atceraties varbūt 90. gadu sākumā, kad parādījās fitness centri, tur vienmēr bija arī saunas klāt, un tāda maza kaštelīta, un tāds tens iekšā, daži akmentiņi, un klāt liels uzraksts uz akmeņiem, ūdeni neliet, jā. Tad tagad tehnoloģijas, protams, ir aizgājuši tik tāli, jo diezgan ilgi arī nevarēja sasildīt akmeņus virs 320 grādiem, un no kurienes mēs vēlām vieglu garu. Tas ir ūdens molekula, tur ir dipols, 2 negatīvi rādēti ūdeņraža atomi un pozitīvi lādēts skābeklis. Un mums ikdienā šodien ir saindēšanās ar pozitīviem ioniem. Mums ir dators, telefons, mums ir kondicionieri, un amerikāņu kardiologi pierādījuši, ka divreiz biežāk tieši sirds asinsvadu slimības un arī depresijas lielā mērā ir saistīts ar moderno vidi. Un pirtī mēs ejam vieglu garu vēlamā. Vieglais gars rodas tad, kad akmeņi ir virs 320 grādu. Tagad jau arī modernās tehnoloģijas, arī elektriskās saunās, jau ir advancēti. Viņi var dabūt to vieglo garu, sīki dispersu garu un tā joprojām, bet vēl kāds 10 gadus atpakaļ tiešām bija šī, un tā ir, tas ir tā savulaik Nikits Sergejevičs Kruščovs, 60. gadā bija pie Urhe Kekkonena, un tur viņam viss diplomātija notiek caur Somu saunām, jā, un tad viņš arī bija privātā saunā, un viņš bija tādā sajūsmā, ka dabūja genseks pa priekšu, un tad mums iegāja šī kultūra, ko Pauls savā dziesmā apdzied. Pirtī, Soma, pirtī iesim mēs, 130, un kad darā mūsu ļoti klasiskā filmā, tur pat olas uzvāru. Jā. Tagad tās viss nav, un īstenībā es parasti saku tā, ka Somi pašlaik tiešām, un arī senāk, bija kaut kāds pārāms, bija vislabākās pirtis podbūvēt. Mēs esam vadījuši semināru Somijā, un somu pirtnieki braukuši pie mums mācīties. Tā kā tagad tas vairs tā nav, un tur vairs arī neiespringst uz milzīgu karstumu un sausumu. Jā. Viņi sāk saprast, kad ir, un arī, 80 grādos arī es savā pirtī, es ziemā uzkurinu sildīties var, ja vajag pirmā iegājienā, bet pēc 60-65 grādi augstāk nekad. Tā kā baidīties no elektriskās pirts, principā nevajadzētu. Modernās. Tur, kur jau akmeņus karsē, jā? Ne tikai, kur karsē akmeņus, bet kur jau ir tās tehnoloģijas, kad, paskatīties, jo, ja tās ir kaut kāds 20 gadus vecs krāsnes, tur nebūs šis. Elektriskā pirtī var pērties ar slotiņu, vai ne? Nav jautājums par elektrisko vai neelektrisko, bet, protams, noteikti ar malkurinām ir savādāk. Jā. Bet par temperatūru. Aha. Jo, ja temperatūra ir tuvu 80 un nedod Dievs 100 grādu, tā slota ir tieši tā, viņa ir sausa, un tas jau ir cits klubiņš, tas vairs nav pirtnieka klubiņš, tas ir Sadomaso, un tam nekāda sakara mūsu latvisko pirti vispār nav. Tas cits izklaides. Tas ir cits Citam raidījumam. Citam raidījumam. Ēterā informatīvais raidījums Sēlija sēj. Avotiņkungs, cik bieži Jēkabpils pusē jūs kā speciālisti pieaicina, būvējot māju, kāds cilvēks ir sadomājis pirtī, kā teikt, uztaisīt, tagad cilvēkiem naudas gan daudz, izklaidējās kā no katras māku, un pirts būvēšana tā ir, kā teikt, kārtīgam vīram ir jāuzbūvē pirts. Un tad tur vēl pāris lietas, kas bija jāizdara, ne par to. Cik bieži jums sanāk dot padomus šī te jautājumā Jēkabpils pusē, vai nemaz, vai neviens neinteresējās? Vai nevienam nevajag? Visi tāpat gudi. Jēkabpils pusē es piedāvāju melno pirti, tas ir pavisam kaut kas savādāks stāsts, bet par to, kādu pirti izvēlēties, kuriem jau saku, kad ir apkārt daudz pirtnieku aizēja kaut vai pie 3-4, paskaties šos gan telpu izmērus, gan kādas ir krāsnis, gan kāds lāvu izvietojums,
kā tas kopumā izskatās dizainiski, jo ir Latvijā iespējams diezgan plaši apmeklēt vairākus pirtniekus un tās investīcijas aiziet apkārt apskatoties, kas ir tas, ko tev pašam. Ja pirts ir tāda sajūtu lieta, ja tu būvē priekš sevi, tu neiesi tāpēc, ka tev tu patīk iet, nevis tāpēc, ka kaimiņam ir tāda pati skaista pirts. Un, tās investīcijas aiziet apskatīties, pabaudīt ir mazākas nekā uzbūvēt un pēc tam to visu pārbūvēt. Tāds tas mans viedoklis. Un, tā kā es parasti iesaku apskatīties apkārt. Ja? Bet konsultācijas, jā, tur ir ļoti daudz nianses būvēt. Tā ir ventilācija, tas ir apgaismojums, tas ir tās pašas krāsnis, lāvu izvietojums, garums, augstums un pakāpieni. Priekš pēršanās, tomēr tā ir nedaudz savādāk nekā tipiski būvē. Ja mēs paņemam tās tipiskās pirts, tās īsti priekš pēršanās būs grūti pērt. Pirtniekam būtu strādāt šajās pirtīs. Jēkabpils pusē ir meistari, kas var labas pirtis uzbūvēt. Ir zinām tādi jums? Nebūs, nezināšu tā uzreiz. Kad būvē pirtis, bet nav pieredzes, viņa vairāk laikam eksportē šo pasākumu nekā vietējiem tirgumu. Bet lielākā daļa, cik es apkārt zinu, tie ir kaut kādā veidā paši saviem spēkiem, lai kaut kādu pusgatavu mājiņu pirkuši un tālāk pabeidz vai tādā veidā tiek pie pirts. Vēl viens svarīgs jautājums, dodoties uz pirti, vismaz man cilvēki apkārt, draugi, visi jau laicīgi, kā teikt, iepērk alu. Dodas uz pirti un kā pirts bez alus. Kā jūs komentējat šo lietu? Alus vai kas stiprāks, vajag, nevajag, drīkst, nedrīkst, kvass ir jādzer, vai ūdens daudz, vai svaigs spiest sulas? Kas ir labāk no šiem šķidrumiem, vai katram tas ir individuāli? Tātad, ja jūs gribat saņemt enerģētisko pirts rituālu, kas nav vienkārši mehāniska pēršanās, un ja jūs esat jau sapratuši, ko dod darbs ar izmainītiem apziņas stāvokļiem, to, ko mēs pirtnieku valodā saucam par lidināšanu, tad tur ir kategoriski pret alkoholu. Mēs arī esam devuši uzstādījumu, arī paģiraini pie manis nebrauc, un alkohola rebumai arī kāds, pa šiem daudziem gadiem vienreiz sieva atveda, zinot, ka es arī kādreiz bijis psihiatrs narkologs, pilnīgi cilvēku narkozējā. Glābiet viņu, jūs taču esat dakteris, es teicu, nē, pašlaik, ja jūs atvedat pie manis kā pie pirtnieka, tāda es alkohola rebumā neņemšu. Tā kā man pozīcija nekāda alkohola, ne pirms, ne tajā laikā, ne pēc. Jo mēs alu arenē, ja? Tā ir mana pozīcija, ja. Un es uz to strikti pastāvu. Mūsu pirtsskolā arī mūsu skolnieki principā to ir pieņēmuši kā aksiomu, bet es esmu redzējis arī, kad pozicionē sacensībās kā enerģētisko pirts rituālu, bet aplasina klientu tur ar alus putām un tam līdzīgi. Un, protams, mēs jau arī esam skatījušies kādreiz, varbūt tie, kas ir tādā nopietnākā vecumā, tur Krievu films, kur nepārtraukt pirts un alkohols ir kopā, bet arī tagad krieviski runājuši, teiksim, tā es gribētu teikt. Jā, arī ļoti labi pirtnieki ir un labi pirtskola ir Ukrainā, piemēram, un viņi pats runāja, ka viņiem ir pirmajiem it kā bijis profesija, bet, vēsturiski iznāk, ka mēs esam pierģistrējuši tomēr bišķiņ ātrāk, bet, turpat paralēli. Tā kā arī viņi tur ar alkoholu neaizraujās. Tā kā noteikti ir jāsaprot, ko tu gribi. Ja tu gribi tusiņu, ja tu gribi dievnam pārvērst pa krogu, jo priekš manis tas ir dievnams. Un tā ir kalpošana. Tā ir Mārs un Laimas Božņica. Un atvainojiet, es neesmu redzējis nevienā baznīcā, tur dod varbūt to. Vīnu dod, jā. Jā, bet tas arī ir liels jautājums, vai to vajag. Cik daudz, jā. Jā, un pats galvenais tiešām cik daudz. Tad manā Božņicā, kur vietā, kur piešķir likteni, nekāda alkohola. Avotiņkungs, kā jūs pret šo attiecaties? Es piekritīšu. Tātad, jā, es arī saviem viesiem, kas citreiz paliek pie manis nakšņo, kam ir kāds pasākums, neiesaku un arī nepiedāvāju pirti vai pirts pakalpojumus, ja tas ir tāds pasākums, kurā tiek lietots alkohols. Pirts ir tomēr nedaudz savādāka tā būtība tam visam savai atpūtai un termiņa nekā tās ir svinības. Jā. Zinu, kad
pirms gadiem 11, arī šobrīd pirts ir kā tusiņu vieta, tad, mūsu melnā pirts tomēr vairāk tāda ir savādāk, un alkoholu mēs nelietojam, jā. Noslēdzot mūsu sarunu, vēl viens jautājums, kas man interesē, no cik gadiem var droši savus mazos atvas vai bērns vai mazbērns, ops iet uz pirti, ņem līdzi mazos. No cik gadiem var iet? Vai no cik gadiem nevajag? Jā. Bet ļoti daudz jau iet mammai vēderā. Jā. Un pēc tam ir nedēļniece, un tad 8. dienā ir klasiska latviskajā kultūrā bija pirtīžas. Tāda pirmā šīs pasaules vāna, ūdens, un māte savu mazulīti, kas ir 8 dienas vecs, pirms viņu uzņem 9. dienā dzimtā, krustabas, ir pirtīši. Tā kā jau mammai vēderā un tālāk visu atlikušo dzīvi, nekādi gadi. Ja jau ir gadi, tad jau ļoti daudz kas nokavēts. Nav nekādi ierobežojumi. Jūs ieteikt ātrāk? Ierobežojumi ir, tas ir pirmām kārtām mammai vēderā, vai tā mamma ir pirms tam gājis, kāda ir viņas attieksme, ja? Un ja ir bijuši kaut kādi, piemēram, vai no spontānie vai citādi veida aborti, ja, tad pirmā trimestrī, kamēr bērniņš tur lai kārtīgi ieliksdojās. Bet man ir bijis, piemēram, kliente, kura piekdien atbrauc, es jau redzu, ka lēnām tas vēderiņš tā kā slīd uz leju, un es saku, ko tu atbrauc dzemdēt? Viņi saka, nē, Juri, man jādzemdē otrdienu, un es viņu sagatavoju dzemdībām, tur ir speciāli arī tāds darbiņš, un viņa aizbrauc, un otrdien, kā bija sarunāts, viss viņa ar viņas bērniņu, viss arī notika. Bet kā var zināt, ka mazam bērņam ir karsts? Viņš jau nemāk pateikt, sāk raudāt. Līdz 2-3 mēneši, jā, sākumā tie sviedas iedzeri vēl pilnvērtīgi nefunkcionē, un tāpēc pirtīši mēs netaisām, ir kaut kā tāpat kā mammai vēderā, 3,8, 3,9 grādi, zem 40. Un arī mazam bērnam viņš jau nelien augšā uz lāvas, parasti maziņām ienes vannīti, ja tur viņam rotaļlietas, un bišķiņ lielāk bērni, viņam jau tā bērni iet caur spēli, un viņam, protams, rituāls tāds kā pieaugušam, tas tā nedara. Bērnam vajag tā, lai ir kaut kāda darbība, jautrība, un bieži vien, ja vecāki brauc ar bērniem, tad tā pirts būs priekš bērniem. Viņi tur skraidīs iekšā ārā, viņiem jau galvenais būs īpaši, ziemā varbūt nē, bet vasarā galvenais būs ūdens. Jā. Avotiņkungs, kāda jums ir pieredze? Nāk arī Jēkabpils pusē mazie uz pirti, ņem līdzi, nāk visas ģimenes ar visām atvasēm? Nāk ar mazajiem, mani mazie jau, cik es atceros, jā, pirtī iet kopš mazām dienām. Tas ir vairāk vai patīk, un jā, drīzāk viņiem pusauģu vecumā varbūt nedaudz mainās, un tad ir kaut kādas lietas, ka tā kā retāk varbūt, bet es vairāk strādāju ar tā kā, pāri, vai un tad brauc pāris, un ja viņam ir šie bērni līdz, tad es vienmēr iesaku, ka pašiem būs vieglāk, un tas relaks, ka tu dabūsi no pirts visu pārējā, tomēr, ka bērni ir kaut kur spēlējās, un mēs ejam tikai pieaugušie pirtī. Jo, lai tu varētu nomierināties, tevi nesit ārā un nerada papildus stresu, tomēr ir mazie apkārt skraida iekšā ārā, no pirts, tad ir grūti pašiem relaksēties. Cik process aizņem apmēram laiku, ja es tagad gribu kopā ar savu dzīvesbiedru, nezinu, vai draugu aiziet, kārtīgs tāds pēriens dabūt pirtī, kā teikt, lai mundri jūtamies, lai labi uz nedēļu, lai mums viss ir forši, cik tas apmēram jārēķina man laiks ir, ja man ir pirtnieks? Es tagad noīrēju pirtnieku, pirts sazvanos, sarunāju, tagad gribam braukt, nekad neesam bijuši pieredze nekāda, pirmā reize, cik tas apmēram aizņemt laiku? Pirmām kārtām, tajā veidā, kā mēs mācāmies pirtsskolā un kā es strādāju, pēriens nav mērķis. Tāpat kā ķirurga nazis. Dažiem. Nē. Ir, kam ir varbūt. Varbūt kādam ir, jā. Bet, kā es saku, ķirurga nazis nav mērķis. Mērķis ir, ko tu ar to var izdarīt. Ja tev ir, tu neprot apieties ar to instrumentu un tev viņš ir slikts, jā, tad mērķi tu nesasniegs. Mēs ar to arī atšķiramies. Kā tieši krieviski runājušiem pirtniekiem visās pasaules malās, mērķis ir labi nopērties. Mums ir mērķis principā cits. Un mans uzstādījums ir, ko es dodu saviem skolniekiem, ir, kad viņi var uzzināt, ka viņi ir kaut kas vairāk nekā tikai fiziskais taustāmais ķermenis. Un tas ir ļoti liels mērķis, jo tas maina visu dzīvi.
Bet kaut kāds laiks sprīd, kaut kāda 3-4 stundas minimāli. Tātad apmēram jārēķinās, ka vakars... Bet ir daži rituāli, ko man, piemēram, sieva tur strādā ar tādām atslēgām, tāds ļoti interesants enerģētiskais rituāls, tur kādreiz iet 6-8 stundas. Un viss šitās te meitenes tur šokolādēs, tur piņās, tiņās, viss tas arī pa jūsu tēmu, vai jūs to ne? Tas ir kaut kas pilnīgi cits. Noslēgumā, klasiskā latviskā... Medu un vēl klasiskais latviskais pirts rituāls jau nebija nekādas agrāk sāls, bija dārga, ja bija zāļu višķi, un noslēgumā bija medus reize. Ja gribam tā pa īsti latvisko. Bet, protams, tagad pirts ir atvērtāk, un mēs no dažādām citām kultūrām arī mēs varam noslēgumā, piemēram, Līgavas pirtī muzguras mazgāšanu, varbūt agrāk bija savādāk, tagad mēs, piemēram, taisam ar tādām putām. Vēl kaut kādi ir, piemēram, karstie akmeņi ir ienāk arī pirtī, un mums ir pirtsskolā speciāli arī masāžu sēļas, un noslēgumā ir tāda neliela masāža, jo ķermenis tagad ir attīrīts, viņš ir jāpabarā, un tur var ielikt ēteriskās sēļas un pastiprināt visādas efekts. Tā kā vienmēr ir jautājums, kāpēc tas cilvēks ir atbraucis. Pie manis brauc, un pie maniem skolniekiem vairum brauc, nevis lai dabūtu to ķiroga nazi, bet ar tā palīdzību sasniegt to mērķi, ko tu gribi. Vai izmācīties par pirtnieku Baķņas kungs pie jums skolā ir dārgi? Ko nozīmē dārgi un kas kuram ir dārgi? Tātad jūs teicāt jāmācās gads aptuveni, ja? Jā. Pamata iegūt. Jā, tas nav nekāds noslēpums. Mājaslapā mums viss ir redzams. Kur var atrast informāciju? Lielzemenes.lv. Lielzemenes.lv. Visa informācija par jums. Facebook, Instagram, viss jau kā pieklājas. Tā kā tur visi dati ir, un kam interesē, mēs regulāri tūlīt arī oktobra beigās, 25. oktobrī. Es nezinu, vai tur vēl kāda vieta ir, bet mēs regulāri, kā vienas grupas pabeidz, tā nākošās jau ir pilns, un viss notiek. Tie, kur tiešām grib nopietni, un kur jūt tam aicinājumu, jo tas ir kalpošana. Tas nav ļoti pelnošs darbs, jo pašizmaksas pirts rituālam jau vienam cilvēkam jau pagājuši gadu pie vecām vēl cenām, tagad vēl ir savādāk, bija jau 130, 150 eiro. Un tā ir liela nauda, un jau vēl pirtnieku darbs, un tāpēc diezgan bieži, piemēram, ir tādi, kas izīrē pirti, viņi saņem tikai par pirti, un pirtnieks atsevišķi par savu pakalpojumu. Tad tam cilvēkam saprotams, no kurienes tā arī pietiekoši lielā nauda, kas lielākai daļai šodien, diemžēl, nav pieejama. Jā. Avotiņ kungs, cik apmēram laiku man jārēķinās? Es gribu jūs ar visu procesu aizbraukt uz Sprīdīšiem, uz Melno pirtī. Cik jums ir tas... Tā arī būs, kā minēja, tās 4 stundas jārēķinās, ja mēs gribam iziet tam visam cauri, gan sasildīties, gan visu šie rituāli un noskrubēties, nopērties, atsildīties. Tad viss šis kopumā aizņems noteikti. Tas ir tā liekas, ka tas ir daudz, bet esot tur iekšā un baudot to, tomēr pirtī laiks paiet ļoti ātri. Ir arī jums āliņas, kur ielikt ziemā? Jā. Tā kā tie, kas nav izbaudījuši, vēl kā teikt, vēl papildus var pamērcēties āliņģī. Kungi, es saku lielu paldies par sarunu, un vēl mēs varētu runāt daudz, bet mums ir laiks ierobežots. Uz atadām man vēl viena tautas dziesma. Kur te dzīma stipri vīri? Kur labie kumeliņi? Pirtī dzīma stipri vīri, zembērziņu lapiņām, stallī labi kumeliņi, zemzaļā āboliņa. Visu labu, Radio 1 klausītājiem, paldies kungiem par sarunu. Kā teikt, kas ir jānovēl pirtnieku, ko novēl viens otram? Tur, jūrnieku novēl tur. Vieglu garu, protams. Vieglu garu Baķņas kungam, vieglu garu arī Avotiņa kungs novēl visiem mūsu klausītājiem. Un arī paldies. Paldies par uzmanību, uz sadzirdēšanos jau pavisam drīz nākamajā raidījumā Sēlīsei. Vislabāk, atā! Šis bija informatīvais raidījums Sēlija sēj par Sēlijas cilvēkiem, novada vietām, aktualitātēm un stāstiem Radio 1 raidījumā Sēlija sēj trešdienās 16:10 un atkārtojumā sestdienās 11:11 un svētdienās 15:15. Sēlija sēj finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu cikla Sēlija sēj saturu atbildes Jā, Radio 1.